20. gadsimta 50. gados Pēters Upītis sāka veidot šo vietu kā pētniecības un selekcijas centru. Un mūsdienās tas ir izaudzis par Baltijas valstīs vadošo dārzkopības zinātnes centru. Un tas lielā mērā ir pateicoties daudzu cilvēku sirdsdarbam un rūpēm par šo vietu. Un arī tādai mērķiecīgai labas infrastruktūras attīstīšanai gan dārzā, gan laboratorijās. Un arī kolekcijām, kas ir mūsu tādas kultūra vēsturiskais mantojums un bagātība, kuru mēs varētu pielīdzināt Dainu skapim. Un šie dārgumi, kas ir šīs te kolekcijas, ir izmantojami arī mūsdienu pētījumos. Un tieši caur to mēs esam ļoti atpazīstams un aktīvs sadarbības partneris starptautiskām un dažādām zinātniskām institūcijām. Arī liels atbalsts nozarei, gan audzētājiem, tie, kas nodarbojas ar komercaugļu kopību, gan arī tiem, kas nodarbojas ar pārtikas pārstrādi. Un šī vieta ļoti skaista, tāpēc gadu to apmeklē daudz cilvēki, un šeit notiek arī dažādi kultūras, mākslas pasākumi, jau tradicionālie operu mūzikas koncerti un daudzas citas lietas. Dārzkopības institūts savā zinātniskajā darbībā nosaka ļoti plašu pētījumu jomu, sākot no zemākajiem tehnoloģisko pētījumu līmeņiem, tas ir fundamentālās zinātnes pētījumiem, līdz pat pielietojamai zinātnē, kas jau ir tehnoloģiju pēdējie līmeņi, kas jau ir tuvu pie ražošanas, un tie ir vai nu prototipi, vai jau gatavas tehnoloģijas un produkti, ko mēs ražojam un piedāvājam gan tieši patērētājiem uzreiz, gan arī uzņēmējiem, kas tālāk tad var izmantot mūsu attīstītās tehnoloģijas. Un šo visu pilno pētījumu spektru, dažādu tehnoloģisko līmeņu pētījumus, mēs īstenojam vairākās jomās, kas tiek saturiski sadalītas un īstenotas vairākos virzienos, kas ir tieši ģenētika un selekcija, arī augu patoloģija un augu veselība, un līdz ar to arī sabiedrības veselība ir nozīmīgs mūsu pētījuma fokus. Un tas ir ļoti ciešā saistībā arī ar audzēšanas tehnoloģijām. Un šīs audzēšanas tehnoloģijas jau izsenis, jau pirms vēl Eiropa sāka īstenot savu zaļo kursu, mēs, mūsu pētnieki, jau strādājām ar videi draudzīgu tehnoloģiju izstrādāšanu, un šīs tehnoloģijas iet ļoti ciešā sasaistē arī ar mūsu izveidotajām šķirnēm, ar šo selekcijas gala rezultātu, jo pilnvērtīga selekcijas gala rezultāts ir tad, ja mēs varam iedot jau ražotājiem kompleksu, gatavu jaunu šķirni, ar tai piemērot atbilstošu audzēšanas tehnoloģiju. Pārtikas pārstrādes un bioķīmijas nodaļa veids pētījums, lai atklātu dārzāgu sastāvā esošās vērtīgās ķīmiskos savienojumus un vielas, kas, pielietojot atbilstošas pārstrādes tehnoloģijas, pārtop veselīgos produktos, kas ir pieejami cilvēkiem gan Latvijā, gan visā plašajā pasaulē. Arvien vairāk jautājumus gan nozara, gan sabiedrība, gan arī zinātnieki uzdod, ko mēs varam darīt ar pārstrādes produktu blakus produktiem, ko mēs varam radīt no tām augu daļām, kas kādreiz ir nonākuši arī atkritumos, un no tā top jauni un inovatīvi produkti. Augu patoloģijas un entomoloģijas virziens institūtā nodrošina informatīvo bāzi par dārzaugiem kaitīgo organismu izplatību Latvijā, ģenētisko daudzveidību un to miedarbību ar saimniekoaugiem. Mēs strādājam gan ar vīrusiem, baktērijām, sēnēm un arī augu kaitēkļiem. Veicam diagnostikas metožu izstrādi un arī veicam diagnostikas metodas. Nodrošinam diagnostiku. Tā pašā laikā pētījuma rezultātā mēs esam izveidojuši unikālu Latvijā ievāktu patogēno sēņu
un baktēriju kolekciju, kur mēs izmantojam gan atbalstam selekcijas mērķiem, gan arī dažādiem studentu darbiem, nodrošinot gan izglītošanu, gan arī pētniecisko darbu. Un balstoties uz šo kolekciju, mēs tad varam veikt mūsu selekcionēto šķirņu izturības pārbaudi, jo institūtā ir vairākas selekcijas programmas, kas ir saistītas tieši ar dārzaugu izturību pret kaitīgiem organismiem, piemēram, ābeļu kraupi. Tātad mēs veicam regulāru monitoringu, vērojam, kā attīstās šie patogēni un tādā veidā sniedzam atbalstu mūsu selekcionāriem. Šobrīd institūts ir kā tāds dzīves, aktīvs un stiprs organisms, kas aug un attīstās ikdienu, sniedzot atbalstu uzņēmumiem viņu biznesa attīstībā, gan tiem, kas rada jaunus pārtikas produktus. Tur ļoti aktīvi darbojas pārtikas un bioķīmijas nodaļa ar savām zināšanām. Dārzkopības institūtā ir jaudīga komanda, kas mīl savu darbu, kas ir savas jomas augstākās raudzes eksperti un speciālisti. Mums ir skaista un bagātīga dabas vide un mūsdienīgas laboratorijas, kas piepildītas ar jaunākajām tehnoloģijām. Mēs esam atvērti jaunām idejām. Mēs katru dienu atklājam un sadzirdam jaunas idejas, attīstam tās. Mēs esam atvērti, entuziastiski un gatavi radīt, attīstīt un veidot dārzkopību Latvijā, Baltijas jūras reģionā un arī plašākā pasaulē.